Labdien! Ar jums kopā ir profesionāls ārsts psihiatrs Ilma Karčevska. Mēs runājām par tēmu ģimenes konfliktoloģijas pamati. Pašreiz mēs runāsim par 12. šīs tēmas fragmentu, un tas fragments būs egoisma loma konfliktos. Es domāju, ka jūs visi saprotat, ko nozīmē dzīvot ar cilvēku egoistu. Egoisms tas ir viens no izplatītākajiem konfliktu iemesliem ģimenēm. Sieva partnere var uzskatīt, ka viņa aplēmojusi vīru, izejot pie viņa par sievu. Gan arī visās šķitajās ģimenēs un ģimenēs, kurās ir konflikti, partneri nesaprot, kāpēc otra puse ir neapmierināta. Viņi tā kā neizjūt savu vainu. Praktiski visi cilvēki vērtē citu cilvēku rīcību, uzvedību no savu prasību pozīcijām. Ja vēl pie tam daži nevar saprast otra motīvus un vēlmes, tas noved pie nesaprašanās un konflikta. Secinājums pārliecība par to, ka laulība nav izdevusies. Bieži ģimenēs, kurās valda egoisms, viens no partneriem pakļaujas otram. Es domāju, ka tas, kas nav egoists, pakļaujas egoistam, un jūs to sapratīsiet. Viens no partneriem pakļaujas otru. Tieši ar pakļaušanos viņš cenšas apmierināt valdnieka prasības. Viņš ir valdnieks ģimenē, kā es minēju, ģimenes galva, ja? Parasti šīs prasības ir materiālas. Tad tas, kurš pakļaujas, cenšas atrast otru darbu, cenšas katrā ziņā dabūt naudu. Bet, kā pierāda prakse, prasības tikai pieaug. Rezultātā cilvēks sāk ciest, justies nelaimīgs, apskaust citus. Tieši tādās ģimenēs konfliktu raksturs, konflikti ļoti bieži. Taču bieži vien šo konfliktu atrisināšana noved pie sapratnes. Bet ja konflikts netiek atrisināts, var teikt, ka tiek grauta ģimene. Tāpēc ka pakļautā vajadzības paliek nesadzirdētas. Egoists jau nesadzird otru cilvēku. Un tomēr viņš visvairāk iet uz kompromisu. Valdošais ir pārliecināts, ka draugam nav tie taisnība, tā kā viņš piekrīt prasībām un noteikumiem. Paiet diezgan ilgs laiks, iekams tieši tāds dzīvesveids noved pie šķiršanās. Pie tam par domām par šķiršanos visbiežāk nonāk abi laulātie. Tā kā viens netiek galā ar pieaugošām prasībām, bet otrs nav ar mieru paciest un ierobežot savas vēlmes. Tas ir ierobežot savas prasības. Ja jūs atpazīsiet sevi šajā tēmā, pamēģiniet nopietni parunāt ar savu dzīvesbiedru. Neļaujiet viņam visam iet pašplūsmā. Cerībā ar laiku viss nokārtosies. Nē, tas nenotiks. Sarunai izmantojiet iepriekšējās tēmās minētos. Kā novērst konfliktus ģimenē. Nekrītiet izmisumā, ja arī nesapratīsieties no pirmās reizes. Šī saruna tomēr būs vērtīga. Mēģināt atjaunot sarunu citā laikā, citos apstākļos.
dodiet laiku draugam, apdomāt situāciju. Paldies par uzmanību!